Kāpēc kādreiz paklusēt? Kāpēc kādreiz ieturēt kādu pauzi? Kāpēc vispār cilvēki tik ļoti baidās no klusuma? Kāpēc ir tik grūti palikt šajā klusumā? Kāpēc ir neveikli? Kāpēc tas šķiet dīvaini? Kāpēc bieži ir vajadzīgi gadžeti un visādi novērsēji, televīzori, telefoni, lai tu justos mierīgs? Kāpēc ir vajadzīgs fona troksnis? Kāpēc klusums citreiz ir tik nērts? Varbūt tas ir dziļi saistīts ar mūsu kodolu, kam mēs ticam, ko mēs domājam par sevi, par šo pasauli. Tā šķiet pati vienkāršākā lieta. Nevis vairāk, bet mazāk. Nevis ko darīt, bet ko mazāk darīt. Un, protams, ka visam ir sava vieta un laiks, bet man liekas, klusums bieži vien tiek apbižots, nenovērtēts. It kā cilvēki meklē mieru, vienkāršību, skaidrību, bet tai pašā laikā nevar aizvērties, nevar beigt tarkšķēt. Man liekas, tas sit ļoti dziļi pa vienu pamatu pārliecību, ko mēs domājam par sevi un ko mēs domājam par Dievu vai dzīvi. Vai es esmu tikai tas, ko es domāju un ko es runāju un ko es daru, un tad dzīve kļūst tikai par skatuvi, kurā man izpaust visas savas prasmes. Bet es ticu, ka ir arī vēl dziļāks līmenis. Klusums, klātbūtne. Kas tu esi aiz tā visa? Kad nedomā, kad nedari, vai kaut kas paliek pāri. Jo ja nepaliek, ja bez darbiem, vārdiem un domām no tevis vairs nav jēgas, tu vairs neesi noderīgs, tad tas ir diezgan skarbs veids, kā skatīties uz sevi un arī uz pasauli sev apkārt. Jo tad arī visticamāk tu Dievu redz tādu. Ko viņš man var dot? Viss ir par darbību, par izpildījumu, par priekšnesumu. Ko viņš man var dot? Nevis kas viņš ir. Man liekas, laiku pa laikam mēs daudzi šeit klūpam. Kad mēs sevi identificējam tikai ar to, ko mēs daram, ko mēs varam, ko mēs runājam,
ja mēs neredzam dziļāku slāni šajā visā, tad mūsu pasaulē ir diezgan skarba vieta. Tur izdzīvo tikai stiprākie, tikai varošākie, un tie, kas nevar vai neprot, tur nav žēlastības. Bībelē ir teikts, ka mēs esam radīti Dieva līdzībā. Es ticu, ka ne mēs esam tik sekli, un arī ne Dievs ir tik sekls. Kāpēc klusums? Kāpēc dīvaini un neveikli citreiz? Tāpēc, ka pirms, ko es daru un ko es runāju, ir es esmu. Es esmu. Klātbūtne. Un ja tu nesāc no šejienes, bet sāc uzreiz no darbiem, no domām, no skriešanas, un palaid garām šo es esmu, tad viss sāk kļūt par ego sacensību. Tad motīvs kaut ko darīt un runāt ir tikai par sevis pierādīšanu, par izpildījumu, par priekšnesumu, bet ne par mīlestību un patiesu īstumu, dzīvību. Un tāpat arī par Dievu. Pirms visiem, ko viņš var dot un ko viņš saka, ir kas viņš ir. Un ja tu meklēsi, kas viņš ir, nevis ko viņš tev var dot, tad arī viņš parādīs, kas tu esi. Un tad arī klusums iespējams vairs nebūs tik nērts. Joprojām nedaudz dīvains, joprojām nedaudz ārpus komforta, bet tomēr jau nedaudz tuvāks, draudzīgāks, kļūstot vairāk par tavu sabiedroto, nevis ienaidnieku. Lai izdodas iedraudzēties ar šo klusumu, esi svētīts.